Ko mēs atkal saskarāmies ar nākošo problēmu, kad pēc lieliem lietiem izžūstot intensīvi ir izveidojusies virsējā tāda tā kā nosacīta mālaina kārta vai saplaisājusi un tādu garozu virsū, kas tajam kultūraugam īsti šobrīd vismaz neļauj uzdīgt. Mums ir sliekas. Tas jau ir ļoti labi. Jo sliekas ir tās, kas visu pārveido augam uzņemamā stāvoklī. Un mums viņus ļoti vajag, lai cik tie stārķi ir smuki un kājas, bet viņas mums ēd ārā sliekas, tāpēc nav tā, ka viņi baigi labie mums lauksaimniecībā. Nu, kā mūsu agronomi saka, nu jau jūs esat sasnieguši to brīdi, ka jums zemes paliek labāks. Jā, bet mēs jau tajā visā strādājam jau 12 gadus, tā kā tas nav tik ātri, tas tāds. Mēs pat kādreiz, kad sākām ar lauksaimniecību, aizbraucām uz konsultāciju centru un mums pateica, ka ko jūs jocīgi esat, kāda graudkopība jūs, ko jūs tur maksimums kartupeļi ar lopiem un zālājiem, tā kā ko jūs ņematies kādu graudaugu, ja? Tad, principā, šobrīd mēs esam sasnieguši kaut kādu mērķi, kur mēs esam viena no tādiem, teiksim, nozīmīgiem vai vērā ņemamiem graudu saimniecībām Vidzemē.